Sveiki visiem! Šodien otrdiena, planēta Mars ietekmē šo dienu. Planētas Mars enerģija ietekmē otrdienu, tāpēc šodien jaudīga diena. Un tāpēc es nolēmu aktuālo tēmu paskatīties, kas ir saistīta ar Marsu, ar kareivīgo enerģiju, ar kariem, ar agresijām, ar strīdiem, kašķiem. Un izlēmu paskatīties tēmu, kas ir tāda patreiz vispār pasaulē diezgan aktuāla, karu tēma. Kārtīm jautāja atļauju, vai es drīkst skatīties. Man parādīja, ka šī ir tēma, par ko es pati pārdzīvoju īstenībā, tāpēc es cenšos tā mierīgi, bez emocijām, jo taro kārtīs nedrīkst ielaist savas emocijas vai gribēšanas, savādāk informācija nav objektīva. Tāpēc ir tas moments, kad tarologi, pieņemsim, skatās, kas Krievijas tarologi skatās par to kartēm, tad viņiem visu rāda rožēni un labām perspektīvām viņu zemē, un Ukraiņu tarologi atkal otrādi. Visiem rāda, ka būs laba perspektīva Ukrainai. Nu, lūk, tāpēc es mēģinu abstrahēties, cik nu man tas izdosies, ceru, ka izdosies. Un paskatīšos šo jautājumu. Es neesmu vēl vispār skatījusies, tāpēc man būs arī interesanti kopā ar tiem, kas man skatīsies šo video. Paskatīsimies, ko rāda kārtas. Arī laika termiņi taro kārtīs nevar skatīties pārāk tālu uz priekšu. Pieņemsim, jo viss var mainīties pat pēc mēneša. Tāpēc rāda parasta versija to, kas ir patreiz uz doto brīdi, kā ir situācija uz doto brīdi un kā attīstīsies, ja nekas radikāli netiks mainīts uz doto brīdi. Tātad parīt neizkāps kāds prezidents ar kreiso kāju no gultas, vai arī sieva sakašķējies un pieņemsim, izdomās, ka ne, viņš tomēr kaut ko darīs tādu radikālu agresīvu, ja tur uzlaidīs kādu bumbu. Tāpēc skatīšos kaut kādu periodu uz 3 mēnešiem. Un, protams, ka aktuālāka tēma dotajā brīdī ir Latvija. Vēlāk varbūt uztaisīšu nākamajā, varbūt otrdienā vai aiznākamajā vairāk tādas globālākas kara tēmas, varbūt tās par Irānu un Izraēlu, jo tur arī solās būt jautri, nekas tur nav beidzies. Un tas mums, protams, arī visus ietekmēs. Tāpēc skatāmies, ko rādīsim mums par Latviju uz tuvāko laiciņu. Ok, šaujam. Labi, tātad jautājums. Mūsu lielā kaimiņa, parādiet lūdzu, mūsu lielā kaimiņa zemes, Krievijas plānus attiecībā pret Latviju. Un tuvāko 3 mēnešu laikā, tātad līdz oktobrim, šī gada oktobrim. Parādiet lūdzu. Krievijas plānus attiecībā pret Latviju. Plāni, tie būs tikai plāni pret Latviju līdz šī gada oktobrim. Plāni. Mani draugi man arī pierreiz lūdza, lai es arī parādu kādas kārtas es lasu, lai arī tie, kas zina taro kārtas, viņiem ir interesanti, tāpēc šoreiz vairāk arī parādīšu un pastāstīšu, jo mana sistēma mazliet ir savādāka, kā man mācīja savādāk izprast kārtīm nozīmi, tāpēc varbūt kādam būs interesanti. Nu tad lūk, kara darbība ļoti skaisti, ļoti karēvīgi noskaņoti. Šī kārts ir uzvara. Tas ir tas, ko viņi tā kā, protams, viņi plāno, viņi gatavojās, jā, noskaņoti ļoti karēvīgi īstenībā. Godīgi sakot, man mazliet, jā, mēģinu nestresot pat, jā, cik no varam. Bet ir tikai plāni, atceramies. Tātad plāni, te ir tāda kārts, tātad iet uz priekšu, virzīties, darboties, karavadons, jā. Bet, kas ir interesanti, nākamā kārtas ir tāda, kas rāda, te vairāk pa spiegiem ir, pa spiegošanu, pa dezinformāciju.
iekšējie spiegi, iekšējie, tas viss ir caur apmānu, caur viltu. Tā kā varbūt tas, jā, caur viltu viss notiek, vismaz līdz tam oktobrim. Un kārtas, kas rāda pareizi izvēli, jā. Nav viņi vēl riktīgi līdz galam izvēlējušies, kā rīkoties. Viņi nav līdz galam, nav izlēmuši. Gribētu gan viņi, jā, kustēties, cik es saprotu, jā, tas ir mānīt, melot, bet viņi vēl izdomās, vēl izvēlēsies, ko darīt, jo nav, jā, tā ir labā ziņa, vismaz pagaidām viņi nav izvēlējušies. Plāni, es mēģināšu vēl saprast, par ko šeit stāsts ir. Par ko šeit stāsts? Te es teikšu pilnīgi noteikti diversija. Te ir ne tādā veidā diversija, te ir arī, kas saprot kārtas. Viņi kādam samaksā, vai jau ir samaksājuši iespējams. Partnerība, tātad atceramies tie plāni, labi. Ok, tie tikai plāni. Tātad plāno samaksāt, naudiņu iedot, sadarboties ar kādiem mūsu zemītes iekšienē. Ļoti skaisti, jā. Lai var sakot, jā, spiegošana un, jā, plāni nav tie skaistākie, labi, bet labi, skatīsimies tālāk, kādas būs darbības. Tā, pateicos. Godīgi sakot, man nepatīk tas, ko es redzu, bet, labi. Labi, parādiet lūdzu situāciju, paskatīsimies situāciju saistībā ar Krievijas darbībām pret Latviju. Kara darbības agresijas jomā līdz šī gada oktobra mēnesim. Perspektīva situācija, parādiet lūdzu. Perspektīva situācija saistībā ar Krievijas agresiju, kara darbību pret Latviju līdz oktobrim. Tā. Labi, interesanti. Tagad gan es baigi nerādīšu visas kārtas, protams. Ieviesuši skaidrību, noskaidrojuši. Mēs viņiem esam parādījuši tomēr šo kārtu. Gards kumosiņš, ļoti gards kumosiņš, vēlamais to, ko viņi ļoti vēlētos. Skaidrību viņu visi tā kā ievieš skaidrību, noskaidro, jau ir tā kā to veikuši, tā kā, izlūgdo dienestas drīzāk. Jā. Ļoti interesanti. Ko viņi dara? Vismaz līdz tam oktobrim. Plāno, tālajošie plāni. Plānot viņi plāno, jā. Plāno. Patreiz dotajā brīdī nekāda kustība nav. Dotajā brīdī tāda, viņi tiek tā kā tādos rāmīšos turēti, nekas tur nenotiek, viss tiek, kā lai saka, tas tikai plānots skaisti. Ko darīs? Baidīs arī, baidīs. Baidīs mūs. Tomēr rādīšu. Bailes, jā. Baidīs tuvākā nākotnē, jā, baidīs. Bet labā ziņa ir tāda, plānot viņi plāno, bet šajā, teiksim,
var redzēt šajā izlikumā, ka viņi ir ierobežoti. Viņi ir ierobežoti, jā. Tā kā plānot, bet nevar, patreiz nevar. Nu, mēs jau nojaušam, kāpēc viņi ir ierobežoti. Labā ziņa ir tāda, ka aktīvu rīcību šeit neredz, izņemot to baidīšanu. Jā. Un arī es neredzu kara darbību, kas ir ļoti laba ziņa. Nu, vismaz līdz tam oktobrim. Te tāda ir situācijas uzskāršanās. Situācijas uzskāršanos. Tomēr es vēl, starp citu, te ir arī tāda viena lieta, man izskatās, kad viņi mēģinās mobilizēt kaut kādā veidā savējos, tātad šeit dzīvojošos. Jā, dzimta tas kārts rāda, ka tie visi, kas ir viņu, teiksim, labi, ne visi, bet kas ir par viņiem, teiksim, kas jūtās viņiem piederīgi, tā būtu pareizi teikt. Bet, jā, kara darbība kā tāda nebūs. Ir vairāk stāsts par tādām bišķi ilūzijām, es nezinu, paldies Dievam. Un tās es vēl mēģināšu, tas ir tik interesanti. Nu, nesanāks viņiem, vismaz pagaidām, nesanāks, bēdīgi sēž, tas ir labi, tā ir labā ziņa. Vismaz līdz oktobrim. Un tā, parādiet man lūdzu, par ko stāsts, par ko šeit stāsts ir. Rezultātā. Jā. Tā situācija viņiem tāda, viņi slēptā veidā darbosies ļoti gudri, pareizi, pārdomāti. Slēptā, jā, noslēpuma kārts pakluso, tā teikt, aiz tāda aizsaga, visu ļoti gudrības kārts, loģikas, visu, un jā, savējo, joprojām jā, savējo kārts. Jā. Grib mūs paņemt, tā teikt, zem sava spārna šeit, tā redzās, grib paņemt, jā, viņi grib, tas ir tas, ko viņi tā kā, pagaidām, paldies Dievam, tas tā kā neizskatās reāli, bet par tiem plāniem patīkam nav, protams, to redzēt. Labi, pateicos. Labi, tad jau būs jāpaskatās, kāda ir mūsu situācija aizsardzības jomā. Labi, paskatīsimies Latvijas situācija līdz oktobrim, līdz šī gada oktobrim zemes aizsardzības jomā. Aizsardzības jomā pret agresoriem. Parādiet lūdzu. Latvijas situācija. Kāda ir situācija aizsardzības jomā Latvijā pret agresoru līdz šī gada oktobra mēnesim? Šī gada oktobra. Dieni, labi. Ko saturs uz tā? Ko nesatur? Labi. Ļoti interesanti. Kā mēs ejam prom, nebija mums vispār tā situācija, ļoti slikta bija. Bija pavisam slikta, bet mēs no tā esam aizgājuši, tā ir labā ziņa. Tātad tas ir, nebija, pilnībā nebija. Galīgi.
Galīgi švaki mums bija, bet tas ir labā ziņa, ka tas bija. Dotajā brīdī mēs esam noskaņoti ļoti, ļoti labi, karēvīgi. Tātad karaspēks uzvara, viss. Dotajā brīdī tiešām mēs esam gatavi cīnīties uz uzvaru. Ko mēs darām? Mēs ieviešam skaidrību, tālākajos visās lietās noskaidrojam. Tātad arī noteikti izlūkdienas strādā, kas tālāk notiks. Nav tā, ka sēž uz vietas, viss skaidrība tiek ieviesta, šī kārtas tāda nozīme viņai, ja? Un mūsu zemīte, man ļoti patīk, cik skaisti parādīta mūsu zeme, mūsu robežas, parādīšu tomēr, mūsu mīļā Latvija. Skaista zeme. Robežas pagaidām ir viss labi ar robežām. Dotajā brīdī tāda stabilitāte, vismaz dotajā brīdī stabilitāte un tāda ir tomēr tas mūsējais žodziņš jau ir kaut kāds tās robežas, viņš gan tikai 4, teiksim, tie stabiņi ir, bet ir, tā ir labā ziņa, un noskaņot esam karēvīgi, tā ir labā ziņa. Un vēl kas ļoti interesanti, te ir kārtas, kas rāda, kas mums palīdzēs. Es esmu vienkārši šokā pati. Dievs mums palīdzēs. Eņģelis. Visi augšējie spēki, gaišie. Te gan ir stāsts uzīmēts eņģelis Mihails, ja? Nē, eņģelis Gabriels, jā. Bet šo kārtu arī var traktēt kā vienkārši kā Dievs liktenis, augstākie spēki, ja? Tie mums palīdzēs, tā kā, jā. Labi, tātad dotajā brīdī, kā mēs izskatāmies, bet problēma, ir šeit problēma. Nav pietiekami, esam neapmierināti. Kaut kādi jau rezultāti ir, bet tomēr nav pietiekami, diemžēl. Neapmierinātība ar to aizsardzības jomu, neapmierinātība. Bet, jā, neapmierinātība ir, nav pietiekami. Kā no malas mēs izskatāmies, te rāda, mēs gaidām, vērojam. Nu, gaidām, vērojam, kas būs tālāk. Tā kā vismaz labā ziņa, gatavi esam, bet līdz tam oktobrim tomēr mēs esam tāda novērotāja lomā. Nav šī kārts, ja būtu šī pozīcijā kārts, es teiktu, kad, ja būtu uzvaras kārts, ja teiksim tajā pozīcijā, tad es teiktu, jā, cīnīsimies, kas mums cits atliek līdz tam oktobrim, bet šeit šī pozīcijā gaidām, vērojam, tā kā, nu, arī tā ir labā ziņa, vismaz elpojam dziļi pagaidām. Ar izlūkdienestiem arī, diemžēl, ir tā, rādās, kad mēs gribam noskaidrot, kas būs tālāk, redzēt kaut vai uz tiem 6 mēnešiem uz priekšu, noskaidrot, ievies skaidrību, bet, diemžēl, mums nav viss izdevies. Diezgan tādā miglā daudz, kas ir lietas, ja, neizdodas mums to ieraudzīt, kas būs uz priekšu. Mēs jā, mazliet kaut kā tiek pūsta tā migla acīs un no visām pusēm. To šeit arī rāda. Un tas, uz ko mēs ejam uz to vēlamo rezultātu, mēs ejam uz to rezultātu, ka mēs gribētu to būt tādi pasargāti, kā lai saka, lai viss mums ir labi, bet kas mums ir traucē bišķiņ tā mūsu ekonomiskā cīm redzotā, tik nav mums tās naudiņas tik daudz, es tā saprotu. Tas mums mazliet traucē visā šajā situācijā. Naudiņas ekonomija, žmiekšanās mazliet ar naudiņu, bet vienalga labā ziņa ir tāda, ka mēs ejam uz to versiju, ka tomēr tas, ko mēs vēlamies, un mēs jau visi zinām, ko mēs vēlamies, lai mums tā zeme zied plaukst un ir brīva vai ne, un neatkarīga. Mēs ejam uz to, un nav tādā pozīcijā rādās kāds, kad nebūs smagi vismaz līdz tam oktobrim. Turēsimies to zemīti, turēsim tās robežiņas, turēsim mēs to savu zemīti. Un, kas ir interesanti, būs kaut kāda sadarbība. Beigās man rāda sadarbību. Sadarbību, ar ko sadarbību, nezinu. Aizsardzības jomā. Sadarbība aizsardzības jomā, tātad visdrīzāk tā ir partnerība, sadarbība, varbūt tās ar vienu vai vairākām zemēm.
Te man nāk doma, varbūt tās ir ar Baltijas valstīm vai arī vispār ar mūsu alianses kaut kā. Tūlīt paskatīsimies atsevišķi, vai mēs varam būt droši, ka mūs aizsargās, vai arī pašiem būs jācīnās. Kaut gan šeit redzās sadarbība ļoti labi. Ok, pateicos. Ļoti skaisti un interesanti man parādīja. Tā, pateicos. Nu, labi. Parādiet, lūdzu. Līdz šī gada beigām. Nu, paskatīsimies līdz šī gada beigām. Vai Latvijai nāks palīgā agresijas jomā? Kādas zemes vai nāks palīgā? Kāds? Vai arī Latvijai būs pašai par sevi jācīnās? Parādiet, lūdzu, vai līdz šī gada beigām. Vai Latvijā nāks kāds palīgā agresijas gadījumā? Vai nāks palīgā? Vai arī mums pašiem būs jācīnās vieniem pašiem? Laikam pareizāk būtu uzdot jautājumu NATO vai nāks palīgā, bet nu, labi. Tātad nāks mums palīdzība. Līdz gada beigām vai pašiem nāks palīdzība. Pašiem jācīnās, jāaizsargājās. Nāks palīdzība. Pašiem jācīnās. Cīnīsimies, ja gadījumā. Cīnīties mēs esam gatavi. Cīnīties atkal rāda, mēs esam gatavi. Tas ir mūsu jau bāziet, mēs esam sagatavojušies. Jā, un pie kam? Te rāda tādas mums pašiem nelokāmas, mugurkauls būs jātur. Būs jātur rokā žezls un uz priekšu. Cīnīsimies par sevi. Ja vajadzēs jautājums. Vēl jau jautājums, vai vajadzēs, bet, nu, gatavi mēs esam pilnīgi noteikti. Un mēs cīnīsimies par saviem vecajiem labajiem laikiem, lai būtu vecie labie laiki agrāk. Cīnīsimies. Pat jautājumu būtība man te rāda kārtas, kad tāda cīņa, bet, nu, kas ir labā ziņa, nerāda, ka mēs esam novājināti vai mums nav spēka. Vai mēs esam tādi švaki, vāji, nespējīgi, neko nevaram. Nē, te mums būs jāņem tas rokā, tas kāpēc zizlis un jāsit pa galvu, ja vajadzēs. Kas interesanti ar partneriem? No partneriem es šeit redzu, ko mums dos partneri. Naudu atbalstīs finansiāli. Diemžēl. Nu, partneriem vairāk ir tāda informatīva kārtas informāciju dos, jā, vārdos. Tas nozīmē, kad vairāk tāda no sākuma aktīva atbalstīšana vārdos, jā, informatīvi mums ir gatavi, jā, mēs jūs tur, ja kas, mēs tur, jā, palīdzēsim, lai jūs uzvarat, viss labi, tur guliet mierīgi, jā. Bet tā ir tikai informatīva kārtas. Tālāk, neapmierinātība. Nav pietiekami viņiem arī tā palīdzība, acīm redzot, nebūs tāda, kā mēs gribam. Jā, neapmierinātības kārts. Bet, nu labi, neapmierinātība, ok, bet neapmierinātība ar situāciju varbūt. Ka viss tā ir sanācis, kā ir sanācis, arī kā mēs tomēr gaidījām pavisam kaut ko citu. Ka nebūs nekas, un mēs, jā, tomēr kaut kā nesanāca, un kaut kā mums tur, jā, skumji, bet labi, labā ziņa ir tāda, ka finansiāli mums vismaz palīdzēs, jā. Un pie šīs skumjās bildes no tiem mūsu partneriem es tomēr mēģināšu vēl atvērt. Parādiet, lūdzu, par ko šeit stāsts, karopentākļi no partneriem palīdzību, par ko šeit stāsts?
neredzu to, ka palīdzēs mums vairāk kā par to. Varbūt izlūkdienesti, jā, palīdzēs ar izlūkošanu, jā, pie kam ir ļoti svarīga informācija iespējams. Arī tāda laba kārts īstenībā. Nu, labi, nav viss tik slikti, kā izskatās. Es domāju, svarīgi te rāda, ka ļoti kaut kāda svarīga izlūkošanas informācija arī tiks iedota, un mēs būsim īstenībā apmierināti ar to, kas mums tiks iedots. Mēs būsim apmierināti. Tā kā nav viss tik slikti. Jā, un palika man, protams, kā vienmēr kārts rāda, ļoti runājošas palīdzība, kas tiks dota, ja viņu lūdz. Ja nelūdz, tad netiek dota, ja? Tā kā atkal elpojam dziļi. Nu, bet esam noskaņoti, gatavi. Tā pateicos. Ja nu gadījumā. Jo nav teikts arī, ka vajadzēs mums pielietot to visu. Nu, labi. Nu, nevaru vairs apstāties. Paskatīšos vēl. Labi. Ieteikums Latvijas iedzīvotājiem. Līdz šī gada oktobra mēnesim šī aizsardzības jomā ieteikums. Parādiet, lūdzu, kāds ir ieteikums no augšas, no debesīm? Kāds ir ieteikums augstākajiem spēkiem Latvijas iedzīvotājiem līdz šī gada oktobra mēnesim? Kāds ir ieteikums? Kāds ir ieteikums? Esiet gatavi, mīļie, ja kas, aizsargāties, uzvarēsiet, ja gadījumā. Tālāk esiet gatavi, mīļie, par to, ka jums spiegu pilns ir, un spiegos meli ir pilns, ar meliem, melos. Tā kā esiet gatavi atšķirt patiesību no meliem, ļoti daudz būs melu. Esiet gatavi kustēties, ja gadījumā kas notiek. Esiet gatavi salikt tos savus čemodāniņus, tomēr nezinu, vai to vienu čemodāniņu tām 72 stundām. Jā. Vai arī vienkārši čemodāniņus, ja nu gadījumā uz ilgāku. Labi, tas, kas man nāk, bet, nu, esiet gatavi kustībai, tā negribās negatīvi domāt, esiet gatavi kustībai, kustēties un virzīties, pārvietoties. Teiksim, tāda nozīme tai kārtī, ja? Pārvietoties, esiet gatavi pārvietoties. Tātad vienkārši morāli esam gatavi pārvietoties, ja nu gadījumā. Nav jau teikts, ka jāskrien uz citu zemi, varam pārvietoties uz laukiem. Labi, negribu tik negatīvu. Centīšos tomēr kaut kā, domāsim pozitīvi. Jā. Interesanti tas, ka pat man šeit nerāda, ka mūs baidīs. Vienkārši rāda, ka jāuzmanās ir no tiem meliem, no viltus un meliem, jā. Nu labi, turēsim mīkšķis, šis būs labi. Tā kā novēlu visiem mieru. Lai mums viss sirdīs miers, un mūsu zemē miers. Uz satikšanos!